Sveiki! Agņu graudulis, meža un vide, dabai tuvu mežsaimniecība un konsultācijas. Šodien nedaudz tāds stāsts par platlapu meža dabisko izplatīšanos. Šis ir mums visiem pazīstamais parastais ozols. Viņš te augus tādas abausu ielejas nogāzes. Un, ja paskatās, kas ir noticis pagājušo gadu, ir bijis ļoti daudz zīles. Un šogad viņš ir smuki augušas. Un te būtībā tās ozoli ir sadīguši tā kā zāle. Pastaigā visapkārt ir pilns ar ozolu sējiņiem. Saule var redzēt, ir tā kā zāle. Un tas ir veids, kādā koks izplatās. Iespējams, ka šitam te lielajam kokam, kuram noteikti ir kaut kādi pārpa 100 gadu. Varbūt dzīvē vajag tikai vienu tādu veiksmīgu momentu, var radīt pēc sevis vienu pēcnācēju, viens ozols, kurš vēlāk nāks viņa vietā. Un iespējams, kāds no visiem šitiem te mazuļiem izcīnīsies te augšā starp lazdām, ievām, ķiršiem un vēl kas te aug un kļūs par nākošo lielo skaisto ozolu. Un šai sēšanas metodei es esmu devis nosaukumu par gravitācijas sēju. Es nezinu, kā to sauc zinātnieki, bet tas tā arī ir. Zīle nokrīt no augšas, nokrīt kaut kur lejā, tur, kur noripo, tur arī aug. Gan interesanti, kad ozols zem ozola tā kā sliktāk aug, bet kad te ir tā ielejas nogāze, tad tā zīle var kaut kur aizripot bišķiņai zemāk, un tad viņa jau var jaunā vietā iesēties un izaugt par jaunu kociņu kaut kur netālu no savas mammas. Tā, tiekās mežā.